Paldies! Ēdināšanas taloni. Un viņi savām nodaļām katrs pats izņems attiecīgo skaitu talonus, ja? Tikai nodaļu vadītāji, lai nebūtu bursmas un varētu operatīvi, ja? Jā, viens talons, 1 rubla. Un darbs šodien iet līdz 5:00. Pusdienu pārtraukums ir tikai 1 stunda, tātad no 2 līdz 3, jo esam atbraukuši un atnākuši šeit spriest, nevis ēst, jā. Varbūt tie, kuri negrib iet kaut kur uz ēdnīcām, var izmantot šo kafejnīcu arī. Viņi būs no 2 līdz 3 vaļā. Labdien! Man uzdots jūs sveikt pirmajā sajietā Latvijas Nacionālās neatkarības kustības vārdā. Vides aizsardzības klubs nekad nav uzsvēris savu vadošo lomu notiekošajos politiskajos procesos. Taču mums visiem dzīvā atmiņā ir gan jūsu metro akcija, gan 14. jūnijas, gan karoga rehabilitēšanas pasākums. Mums visiem atmiņā ir tas, ka jūs bijāt pirmā masu politiskā organizācija Latvijā, kura savos regulārajos mītiņos un savās sapulcēs deva tribīnu daudziem darbiniekiem. Var tiešām teikt, ka no jums izauga tālāko kustību līderi. Vides aizsardzības problēma, kā jūs to traktējat, vidi, kurā cilvēks dzīvo, paši cilvēku ieskaitot. Tā ir ļoti tuvu zemē, tā ir ļoti tuvu dabai. Un jūs stāvat ar abām kājām uz zemes, un tas dod stabilitātes sajūtu. Jūs turpinat savu darbu, neskatoties uz visādām vēsmām, pēc principa suņi rej, bet karavāniet tālāk. Jūs vides aizsardzības klubs, vienmēr mēs sajūtam kā draudzīgu atbalstu, kā organizācija, kas ir, kas pastāv un grūtā brīdī nāks palīgā. Vides aizsardzība šodien, kā jau jūs runātāji teica, mums ir dzīvības vai nāves jautājums. Un lai es vēlos arī turpmāk novēlēt jums to patiesību, to stingrību, stāvot stabili savās pozīcijās. Un veiksim mūsu kopīgajā cīņā par brīvu, veselu un demokrātisku Latviju.